Mēs tur nerunātu ilgi, ne par tām niansēm. Variants skatījās, ko piedāvā Verneks. Labi, Kildučs aizsardzībā nospēlē. Pēc tam no piestos Kovajevs, kur Rolands Kovajevs. Nezinu, es, man liekas, florbolas savā ziņā izgājis. Sveicināti Florbal šovā. Mans vārds ir Pēteris Trekše, spēlēju florbalu ārzemēs, un šodien ar mani kopā ir Bauskas treneris. Un atbildēs pāris jautājumiem. Čau, Aivi! Čau. Vai tu vēl esi Bauskas treneris vai tā ir vecā informācija? Nē, vēl neesmu atlaists, vēl esmu, tā kā viss kārtībā. Jā, laipni lūgts Florbal šovā, kā iet? Paldies, iet ļoti labi, ir interesanti un dzīvojam ar visādām izmaiņām, tāpēc viss kārtībā. Pirms ķeramies klāt pie visiem florbal tematiem, nedaudz izstāsti par sevi. Noteikti tev bez florbala ir cita izaicinājuma dzīvē arī. Tā kā īsumā kāda ir tava ikdiena ap florbalu un tad arī varbūt ārpus florbala? Tā, ap florbalu, ņemot vērā to, ka man sezona ir beigusies, visiem zināmi jau, tad tas florbals varbūt ir nedaudz malā palikts. Un uz tiem treniņiem, protams, ar nevienam baigi vēlme nav iet vairāk, ņemot vērā to, ka viss ir beidzies, bet kas man ir ārpus florbala, ir vairākas lietiņas, jā. Esmu izveidojis, šo sezonu biju izveidojis komandu hokejā. Esmu pievērsies hokejam, kas ļoti, ļoti iepatikās. Kas saka, savu bērnības kaut kādu sapni esmu izveidojis. Un gribās tagad uzspēlēt nedaudz hokeju. Un esmu iekļuvuši play-offā, tāpēc diezgan daudz laiks aiziet hokejam, varbūt teikt tā, ka daudz. Protams, paralēli esmu laikam atradis jaunu hobiju, kas, nezinu, daudz varbūt ir mēģinājuši, daudz nav. Paddle tenis es mēģinājis? Esmu. Un kā? Es jau tāds tenisists jaunībā izbijis. Man tomēr tenis vēl mīļāks ir par padeli, bet tas koncepts 2-2 ir daudz citādāks. Un ļoti, ļoti forši, cik es esmu spēlējis, man patīk. Man arī nenormāli patīk. Tagad sapirk inventāru un tad griezīsim gaisā. Tad jau tu Kasparu Bernētu var izaicināt. Viņš spēlē? Viņš regulāri spēlē, jā. Šitas ir labs, jā. Šo es noteikti gan jau uzrakstīšu, viņam uzspēlēsim kādu reizi. Es pat viņu neesmu spēlējis, bet, cik viņš man tur stāsta, viņam ikdienā ļoti, viņš mēģina nedēļā reizi, vismaz, man liekas, uzspēlēt. Pagaidām mēs it kā arī vācamies, bet mēs tikai tagad sākām. Varbūt viņš tur, es nezinu, varbūt viņš jau tur A-klases spēlētājs ir. Nē, es negribu muļķības sastāstīt, viņš man tagad uzbrauks pēc šitās podkāsta, ka es esmu kaut ko tur sastāstījis, bet man liekas, ka katrā ziņā izaicināsim viņu arī, pastīsimies, kā viņu. Ieliec Instagramā, lai kaut kur tos skorus, kā jums tur beigās. Ietegosim. Tā kā jā, ārpus vēl tā florbala ir tas hokejs un protams, darbs. Labi. Pirmā sezona vīriešu virslīgā tev kā trenerim. Pareizi. Jā. Kā vērtē savu sniegumu šo sezonu? Nedrīkst jau viņu vērtēt pozitīvi, ņemot vērā to, ka mēs esam izkrituši no virslīgas. Kāds bija mērķis pirms sezonas? Top 8. Top 8 un negribu arī baidīties pateikt, ka bija tādas iespējas. Vienīgā problēma, kas mums ir, varam pastīties arī sezonas sākumu, kad trenējās tiešām treniņos pār 20 cilvēku un visiem acis dega un viss bija forši. Sezonas sākums bija ļoti labs. Uzvara tur, interesanta spēle ar Ķekavu. Ķekavā izlaidām. Mājās izlaidām Ķekavas spēli 5-4, kas arī tagad sitās play-offā. Uzskata, ka ļoti spēcīgs pretinieks. Tā kā sezonas sākums bija, manuprāt, ļoti labs. Ļoti labs līdz brīdim, kad nezinu, kaut kādā brīdī 1, 2, 3 zaudējumi pēc kārtas, tos Bauskas jauniešus, nezinu, nosit nost, viņi padodās. Un tā bija, laikam, lielākā mūsu problēma. Ja mēs turpinātu trenēties pilnīgi visu, kas mēs bijām sezonas sākumā,
tad es pieļauju domu, ka nebūtu aizgājuši divi līderi no Bauskas, un tas skatījums būtu daudz patīkamāks un pozitīvāks mums par labu. Tāpēc, jā, nekas pozitīvs. Es baigi nevērtēju savu pozitīvu, ņemot vērā to, ka es esmu izkritis no virslīgas. Kaut kādā mērā tas mentālais stingrums no tīra spēlētājiem, kad viņi tā kā pazaudēja ticību kaut kādu vai, tu teici, viegli padevās. Tas... 100%. Es gribētu 100% teikt, ka tā ir tā mentālā domāšana, kad, nezinu, tas ir, es ar viņiem esmu runājis ļoti daudz, un es teicu, ka te viss ir reāli. Pastamies. Mēs varam spēlēt ar Lielvārdu, mēs varam spēlēt ar Irlavu, mēs varam spēlēt ar Sāci. Tikai, ja mēs spēlējam pilnīgi visi un darām to, ko mēs esam vienojušies un sarunājuši. Tiklīdz kāds kaut kur ir apvainojies, kad netiek laukumā vai vēl kaut kas, tad sākās problēmas. Bauskā es esmu pamanījis to, ka nemīl vispār, konkurence. Tas ir laikam ieiets, ka tur, diemžēl, tā konkurence nav parasti liela, un sezonas beigās jau attopamies tā, ka bez mazliet treneriem ir jāzvana, jāprasa, atbrauks uz spēli. Tā nevar būt, tāpēc varbūt esam tur, kur mēs esam, jo tā konkurence pazūd, tā konkurence nav varbūt vispār, un tas līmenis ir tāds, kāds mums viņš ir šobrīd. Saistīts ar to, ka Bauskā nav daudz audzēkņu, un tad katrā vecuma grupā tie, kas ir, tie spēlē vienmēr, un tad pienāk virstīgas laiks, un viņi domā, ka viņi arī var spēlēt vienkārši, bet tad pienāk tas brīdis, kad tu reāli cīnies par vietu sastāvā, un tu nesaproti, kā ar to tikt galā īsti, jo tu neesi to pieredzējis. Varbūt tas kaut kāds iemesls, ka jauniešu attīstības sistēma kaut kāda. Zini, kā varbūt arī tagad ir grūti saprast, ko tie jaunieši vispār vēlās. Es atceros mūsu laikus, pilnīgi pretstats. Visi varbūt atcerās vēl Bauskā saucamo naktsmaiņu, kur bija Dinārs Valdis, ja nemaldos, Kovaļevskis. Trešā maiņa, kur kā pateica tā priecīgi. Tie, man liekas, labākie laiki, kas vispār ir bijuši. Kad tu esi ticis jau sastāvā, tas jau ir liels gandarījums un ir forši, ka tev skatītāji, tu esi lielajā komandā un tu tiec spēlēt. Tagad ir pilnīgi viss savādāk. Un tagad ir, gribētu teikt, daudz bēdīgāk nekā agrāk. Gribējās jau, sezonas mērķis jau bija tā, kā uztaisīt to visu feelingu un visu to sistēmu, tā kā agrāk bija, kad tiešām konkurence ir, viņi cīnās, viņi spēlē atbilstoši tam, kā viņi trenējās, bet tie resursi nav tik lieli, lai tā varētu izdarīt. Kā bija nobalansēt to komandas garu, kad ir daudz juniori un tikai daži tādi pieredzējuši spēlētāji? Gribētu teikt, ka nebija problēmas. Ar to varbūt nebija problēmas. Protams, varbūt bija kāds skarbāks vārds varbūt kādam no pieredzējušākiem spēlētājiem, bet mēs to mēģinājām diezgan ātri apslāpēt, lai iekšēnē vismaz viņiem nav kaut kāda savu veidu, frakcijas, jaunie, vecie, bet tur problēma nebija, paldies Dievam. Cik mums ir vecie? Mums jau daudz vecie nebija. Tā kā jā. Tu pieminēji par sastāvu, kas sezonas sākumā regulāri 20 džeki trenējās. Tad tad pieminēja, ka mentāli, tad varbūt viņi vienkārši nespēlēja vairs vai gāja citām komandām. Mēs zinām pa Akmentiņa un Dulbes stāstu, ka viņi aizgāja uz Valmieru, forši, ka palaidāt viņus beigās. Es sapratu, ka tur kaut kādas bija domstarpības, bet kā bija tas sastāvs, jā, un tas treniņu daudzums, jo, zinām, ka tev jātrenējās, lai tu būtu labāks. Un top komandas pašā trenējās 3 līdz 4 reizes nedēļā. Un tad ir Irlava, kuru varbūt 1 reizi nedēļā trenējās vai 2 reizes. Tad kāda jums tas bija? Sākumā, kā jau iepriekš minēju, sākumā bija ļoti labi, ļoti patīkami. Un tu redzi, ka visiem deg acis un visi grib trenēties un visi forši. Protams, tas beigās, es domāju, ka tuvu vidus sezonai, un kas sezona gāja jau uz beigām, tur jau mēs
turpat pie Irlavas arī esam pieskaitām, nu, kad trenējās pāris cilvēki, trenējamies pa lielam 2 reizes nedēļā varbūt salsamies, un 2 reizes nedēļā mēs trenējāmies, tās pirmdienas mums tādas sāpīgākās bija, bet tur arī tas rezultāts ir, nu, tie jaunieši varbūt nesaprot, kad es viņam cik reizes saku, mūsu laikos mēs gājām tās bumbiņas, daudzījām pēc treniņa, pirms treniņa, tu mācījies mest tagad viņiem vajadzēja vienkārši pateikt un atgādināt, varbūt kāds paņēma aiz auss un tad patrenēja savus metienus, bet tā vismaz Bauskai ir problēmas ar to, ka jauniešiem vispār nedagāts uz to floorballu. Nu, pašam arī sanāca uzspēlēt šo zonu. Kā tas lēmums pienāca? Nu, bija tā, kad kaut kādā brīdī sapratu, kad vajag spēlētāju, kas varbūt neesmu tas ātrākais, bet tomēr, nezinu, man kaut kā sanāk. Kā iepriekš teicu, nezinu, manā skatījumā lasīt laukumu, redzēt spēlētājus, redzēt šīs piespēles un dot tās piespēles, nedomājot par kaut kādu savu veidu statistikām. Un tas ir galvenais, ko es viņam teicu, bet daudziem varbūt nav aiz auss, nelikās aiz auss, un tas bija viens no piemēriem, kā es varēju viņiem parādīt, kad Aivis, kurš netrenējās, nu jau ar tādu lielāku vēderu, uzejot laukumā un dāļājot piespēles tur, kur gribi bez mazai, viņas visur ir brīvas, vienkārši viņas ir jādod, un tas, laikam, pierādījās varbūt tajā pašā statistikā, kur baigi neņēma vērā, bet arī spēles laikā es viņam stāstīju, kad kur viņas ir, jūs vienkārši viņas nedodiet, un tas bija viens no iemesliem, lai viņiem parādītu, ka var. Otrs iemesls viennozīmīgi gribējās iedot kaut kādu pienesumu tā, lai tā komanda varbūt vēl tuvāk ir tam mūsu sezonas mērķim. Bet tad attapāmies līdz brīdim, kad uztaisīja kaut kādu aptauju. Bija kaut kādas pirmās aizķeršanās jau, ja ne otrās. Gribēju uztaisīt komandai aptauju, kas viņiem apmierina, kas viņiem neapmierina, ko viņi gribētu mainīt un visu šādu ten aptauju. Un kaut kādi, ja nemaldos, 3 spēlētāji bija uzrakstījuši, ka gribētu labāk man redzēt pie soli nekā laukumā, un tad es sapratu, ja tā, tad tā, tad lūk, tad beigās arī Irlavas spēle bija pēdējā, un viņiem pateicu, ka tāds lēmums, kad jā. Tad pārgāju uz Salkalni, uz pirmo līgu. Kā šis notika? Šis ļoti interesantā veidā notika, jo man jau no pirmās tālmācības komandas gan Valdis, gan Oskars, gan Gins, visi tur spēlēja. Un tad es biju domājis, ja jau es esmu iesācis kaut ko paspokoties tajā floorballā vēl uz laukumu, tad es domāju, kaut kur varētu tā kā, nezinu, varbūt pabeigt to floorballu. Skaisti gribējās varbūt pabeigt, bet nav teiks, ka vēl pabeigšu, bet gribējās ar tādu mērķi, kad varbūt varētu ielikt tiešām tajā pirmajā līgā un pacīnīties par vietu tajā arēnā, uzspēlēt, piepildīt kaut kādu arī savu vienu no sapnīšiem. Bet jā, Valdis ir vainīgs, ka es nonācu Salkalnē, Valdis man pierunāja. Nu, kā ir, tā ir. Kā jau redzējām, tā sezona neizdevās. Uzspēlēja, laikam, tur 3 spēles ar čaļiem. Diemžēl nesagāja mums un netikām pat play-offā, kur nu vēl līdz arēnai. Bet, fiziski jūties ok, ka varētu nākamā sezona turpināt, mēģināt. Kā lai to saka? Nu, tagad strādāju, tagad es esmu atsācis, beidzot bija šī aktīvāk kustēties, aktīvāk strādāt ar sevi, bišķi kaut kur varbūt pielikt. Padels, pēdels, hokejs, un tagad ceru, kad ilgi noturēšos, tagad staigāju uz zāli, atsāku staigāt, kaut cik atsāku, jā. Un tad jau skatīsimies, kāds tas nākamā gada mērķis būs, jo prioritātes viennozīmīgi mainīsies, un tik daudz visa, kā es arī gan jau nevarēšu atļauties paņemt visu sporta veidus, kaut arī viss patīk, viss ir super, bet es domāju, no kaut kā vajadzēs atteikties viennozīmīgi. Labi, atgriežamies bišķīt pie sezonas vidus.
bija pirmā pieredze tev pasaules čempionātā. Jā. Nedaudz ieskicēji, kā tas process tev patika, un diezgan sekmīgs arī turnīrs rezultātu ziņā. Pārstāvēja sieviešu izlasi treneru korpusā. Jā. Gāja ļoti forši. Pirmkārt, gribu pateikt lielu paldies Remāram, kurš uzaicināja un deva tādu iespēju pievienoties komandai. Protams, es ielecu tādā tā kā vilcienā jau, jo man sanāca nevienu treniņu nometnes nesanāca baigi aizvadīt. Pirmā tikšanās reize kopā mums bija brauciens uz Vāciju, kur bija 6 nāciju kausi. Un tad uzreiz jau pēc, ja nemaldos, pēc 3 nedēļām vai pēc mēneša jau braucām uz 2 pārbaudas spēlēm Somijā. Laikam, jā. Un tad jau čemps pa lielam 3 reizes tikai tikos ar izlasi. Bet, forši. Tas bija tas, laikam, ko es vēl gribēju kādreiz izbaudīt to backstage. Kā viss tiek organizēts, tās viss aizkulises, tas viss pasākums, tas process, kā tiek kā gatavojamies spēlēm vispārējais. Tas bija ļoti, ļoti forši un neaizmirstam viennozīmīgi un deva diezgan lielu pieredzi. Teikšu, kā ir. Remārs ir diezgan gudrs un daudz ko no viņa varēja iemācīties. Kas tev bija galvenie pienākumi komandā? Galvenie pienākumi? Ļoti daudz. Pirmkārt, analīze, tas neaizmirsīšu. Es tik daudz analizēju, man liekas, tajā laika posmā nebija. Bet tas bija tās lietas par analīzi. Tas bija viens. Sākumā bija doma pārņemt to vairākumu, bet beigās es paņēmu to otro vairākumu, jo viņš ņēma to vairākumu. Tā kā emocijas. Galvenais, viņš prasa no manas emocijas. Lūdzu, jo viņš pats par sevi ir mierīgs. Ja viņu kāds nenokaitina, bet viens, ko viņš gribēja, tas, lai mēģinu meitenes noturēt kaut kādās savu veidu emocijās. Un visiem nav noslēpums, ka neesmu tas klusākais. Tāpēc, jā. Bet kopumā gāja ļoti, ļoti forši. Kolektīvs super. Pārsmējāmies ļoti daudz. Ceru, ka dāmas nedomā, ka mēs tur aizbraucām mākstīties jau brīži, jo vietā likās, ka mēs tur esam pat traki jau sākuši smieties, bet vakaros tiešām tērējām ļoti, ļoti daudz enerģijas, daudz laika, lai analizētu uzreiz nākamās spēles. Tā kā jā, bija forši. Un tev arī pieredze, protams, ir NNB komandā, sieviešu kā trenerim, un tas arī nospēlēja kaut lielu lomu, vai kā Remārs tevi sazinājās, kāda bija tas iemesls? Grūti jau saprast, protams, jā, es pusotru sezonu gan arī kā izvadīju ar NND. Pirmajā sezonā ielecu nedaudz pirms play-offiem, otro sezonu novadīju pilnu. Tur arī uzvarējām to čempionu titulu, bet kā Renārs sazināja, varbūt tas bija iemesls. Mēs daudz reiz saskarējāmies, runājām arī uzreiz tajā pašā Latvijas čempionāta finālā, diezgan ilgi norunājām. Nezinu, kā tas likās. Viennozīmīgi diezgan lielu lomu gan jau spēlē tas, kad Jurijs atteicās, jo sākumā Jurijs bija. Tad, cik es zinu, kad bija vēl kādam piedāvāts, tad beigās Aivis būs no sērijas, točina būs. Bet jā, saņēma zvanu, ļoti pārsteigts bija pirmkārt, ka Remārs man zvanīja, un tad, kad izdzirdēja, kad piedāvā šo amatu, tad es nedomājot teicu, ka es esmu ar mieru. Vienalga, kas un kā, esmu gatavs palīdzēt, un tad tikai mēģināju sarunāt ar darbu. Bet galu galā mērķis tika izpildīts, vai kāds bija mērķis pirms turnīra? Mērķis viennozīmīgi, es domāju, bija šis te piecinieks. Protams, mēs varam teikt, ka tas ir pusfināls, bet varēja arī just, ka tas top 4 komandas ir spēcīgas, bet kaut arī, ja mēs paskatāmies grupas spēles, tāpat ir Čehijas spēle, kas bija pie pilnām tribīnēm, fantastisku atmosfēru, ļoti laba spēle. Tāpat spēle pret, ja nemaldos, Šveici, arī ļoti laba spēle. Tā kā
Ir, dāmām ir iekšās un jātrenējās, un es domāju, ka nemaz tik tālu nav tas četrnieks. Nu, bet tad jau nevajadzētu mainīt formulu, man liekas, tev jāpaliek kolektīvā vai... Tas jau viss ir atkarīgs no galvenā trenera. Tas viss atkarīgs arī no galvenā trenera. Palikāt arī līdz turnīra beigām? Kādas bija domas par to finālu, ka Šveice uzvarēja? Domāju, tas tāds super vēsturisks notikums. Es negribētu teikt, ka vēsturisks. Nav tā? Nebija tāds sajūta tur tā kā... Nē, jo viņi tiešām rādīja ļoti labu aizsardzību. Ļoti labu aizsardzību. Bet kad viņi pēdējo reizi uzvarējuši tituli? Zviedrija, man liekas, nebija zaudējusi. Zviedrija vispār ir kaut kāds, viņi nav iekļuvuši tikai 4 finālos. Jā, 20 gadus kaut kāds pēc kārtas viņi nav zaudējuši principā. Jā. Kaut kāds tāds bija. Tā kā, tas ir pārsteigums. un ka tā nebija Somija, kad Šveici uzvarēja. Jā. Bāc, man vienīgais žēl, kas bija Čehija, tad tā gan nedaudz bija žēl, jo tajā pusfinālā, kur tā kapteina notraumējās, kas izvilka komandu uz to finālu, tas gan bija apbēdinoši. Jo gribējās, lai viņi arī piedalās. Tomēr mājas zāle un tās pilnās, tā pilna arēna. Tur bija forši, tur atmosfēras ziņā, tur viss bija forši. Protams, uzvarēja tas, kuram tā aizsardzība bija spēcīgāka. Labi, tad par sieviešu izlasi tu vēl nezini, bet gribētu būt treneris, tu saproti? Vārds negribu skaļi neko stāstīt. Ir saprot, tas prasa daudz laiku. Tas ir viennozīmīgi. Tas prasa daudz laiku, daudz resursu. Un jāapzinās to, ka ir pamata darbi, ir vēl ģimenes un vispārējais. Tāpēc, nezinu, es vēl, protams, ja būs tāda saruna, tad runāšu, domāšu. Labi, par Bausku? Vai par kādu citu klubu Latvijā? Ar Bausku, es jau vairāk runāju par florbolu kā tādu. Jā, ok. Bet tas bija vispār, jā. Jā, bet ar Bausku ir tā, ka pagaidām es neko baigi negribu skaļi teikt, bet ir plāns, varbūt ir plāns, ja vienošos ar Bausku. Ir diezgan jaudīgi papildinājumi, varbūt kāds no vecās jaudas ir gatavi pieslēgties kaut kādi 3-4 spēlētāji. Kāds arī no tavu šīs sezonas komandas biedriem? Maniem? Jā. Jā, iespējams. tā kā tas viss būs, tas ir ļoti, tas nav, es domāju, 1 dienas, 2 dienu jautājums, tas būs diezgan ilgi jāizvērtē un jāsaprot, cik es varu pavilkt, cik man dos laiku brīvo veltīt šim sportam un skatīšos. Ja, katrā ziņā darbiņš ir neizdarīts. Tagad ir kaut kā jāatbūt tā Bauska atpakaļ tajā virslīgā, tāpēc ar to nedaudz es arī domāju, kad vajadzētu varbūt viņus dabūt atpakaļ virslīgā. Tad varētu pieslēgties pie Bauskas uzspēlēt tikt arēnā, arī ķeksīts būt. Tā kā, es vēl tiešām ļoti, ļoti sēdēšu vasarā, domāšu, ko man vajag, ko man nevajag. Jo plāns ir arī uztaisīt entuziastos otru komandu, kur tas visticamāk hokejs man viennozīmīgi paliks. Tad tagad jautājums, kas būs ar florbolu, par to vēl runāšu un domāšu savu ģimeni. Pieminēja arēnu, tad... Tavu prognozi, kas iekļūs tajā Latvijas virslīgā? Kurši, Ogre, Kuldīga, Baloži? Baložiem vispār 2-2 sērijā šobrīd? 2-2 sērijā, jā. Tātad viennozīmīgi es saku, Ogre ir favorīti, vieni no favorītiem, jo tas sastāvs ir, es domāju, virslīgas cienīgs sastāvs, nepavēl tur ir virslīgas vecais spēlētājs savākt. Un es gribētu teikt, ka Ogre ar Kuršiem, ja nemaldos, tā arī Zars sanāk. Kā tik Ogrē nav, Baloži vai... Jā. Jā. Vai aizstāv? Es lieku, ja Baloži, tad sērija būs interesantāk. Ja aizkraukli, tad es domāju, ka tur arī būs... Kāpēc tā? Izprovocējis. Nezinu, man neliekas,
Es teicu, paspēlēju pret tiku dabūju uzspēlēju pret baložiem. Patīk tas ātrais. Viņi diezgan ātri spēlē. Ļoti patīk. Realizācija arī laba. Spēlētāji ir arī ar pieredzi, kas var tiešām iemest. Par aizkraugu, nezinu. Tur ir pienākuši, ja nemaldos, 2-3 spēlēt. 2, man liekas, nav pat 3. Un tā ir tā pati komanda, kas 2. līgā. Neko daudz. Neko labu daudz nevar pateikt. Salasīt spēlētāji. Es domāju, pieļauju domu, ka viņiem tas treniņu apmeklējums var iegriezt lielu robu. Neticu, ka tur visi līderi, kas ir Hammers, kas ir Ozoli, visi šie līderi braukā uz treniņiem, kas spēlē diezgan lielu lomu. Savukārt baloži var redzēt, ka ļoti, ļoti trenējas. Tāpēc es domāju, labāks pretinieks Ogrē būtu interesantāks sērija, pareizāk sakot, Ogrē būtu ar baložiem. Es domāju, ka tur būtu daudz jautrāk. Kuriem labāks treneris ir aizkoltē vai baložiem? Baložiem. Okay. Tad tu saki Ogrē un kurš ir favorītus finālu? Jā. Vienu tev jāprognozē, kuri tiks uz virslīgu. Tagad es pateikšu, ka, kad Ogre zaudēs, Dinārs man rakstīs. Labi, nesaki, kuri zaudēs, bet pasaki, kuri no tām abām komandām, kuriem būtu lielāka iespēja palikt virslīgā? Kurš? Ja viņi tiek un tu saki, ka viņi paliks. Viennozīmīgi. Kādēļ es tā domāju, tas ir tikai loģisks, manuprāt, lēmums, jo Ogres salasīs spēlētājus reāli virslīgas čaļi, kur ir floorball virslīgā vairs negrib spēlēt. Es tā uzskatu. Negribu vairs tos ilgos treniņus, daudzos treniņus. Tīri tāpēc. Bet savukārt, kurš ir pilns ar jauniešiem, viņiem tā sistēma, lai tiktu atpakaļ. Es domāju, viņiem viennozīmīgi mērķis tikt atpakaļ virslīgā. Tāpēc es domāju, ka izdevīgāk un cerīgāk izstāst, kad viņi varētu noturēt. Tu saki, ka varbūt, ja Ogre uzvarētu, viņi atteiktos no tās virslīgas? Grūti jau spriest. Tur jau tagad ir treneris, viņiem arī mainījies, un varbūt trenerim ir mērķis tagad Ogri dabūt šajā virslīgā, bet atkal jautājums, vai ar šādu sastāvu? Nezinu. Kā Latvijā ir? Tu vari vienkārši pateikt, ka tu negribi spēlēt virslīgā, ja tu uzvari to pirmo līgu? Jā, tu vari atteikties. Nav nekāds tā kā naudas sods par to, ka tu uzvari? Es domāju, ka nē. Jo es zinu, ka Somijā zemākās līgās, kaut kādās 3., 4. līgās ir tā, ka viņi spēlē līdz finālam, bet ir līdzīgi kā tu saki Ogre, kur ir tādi kādreizie spēlētāji, bet viņi grib vienkārši paudīt, viņi negrib spēlēt augstākā līmenī. Jā. Un viņiem jāzaudē fināls, jo citādi, ja tu uzvari, tev jāmaksā sods par to, ka tu sabotāžē un izstājies. Okay. Tāds princips ir tā kā... Manuprāt, ka nav. Bāc, bet varbūt jāievieš. Bet zin, kas ir, būsim reāli, labi Somija un Latvija. Daudzām komandām nebūtu tāda budžeta. Sāksim ar to. Tāpēc, ja es esmu izveidojis savu pirmās līgas komandu, jo 2. līgā, piemēram, man nav ko darīt, un es beigās to pirmo līgu pacēlu, bet man naudas nav, tad es nezinu, kur tur sodas var likt. Tāpēc es nezinu, manuprāt, kad nav, un es domāju, ka Latvijā tāda neieviesīs. Bet labi ideja, ja godīgi labi ideja, ja teoretiski tu salasīji visu laiku tādu cienīgu sastāvu un visu laiku spēlē arēnā un celt kausu, tad tev jāiet uz virslīgu pēc loģikas, bet... Varbūt es arī samodēju, bet... Varbūt arī, jā. Varbūt arī. Man liekas, ka tā ir, un man kaut kā nepatīk tas, ka ir tāda lieta, kad uzvar pirmo līgu, un tad tu izvēlējies vienkārši nespēlēt. Tas ir, piemēram, tas pats, kas, labi, tagad mums bija, mēs pacēlām 2. līgu, mums dod tiesības lekt augšā. Kaut es uzskatu, kad mēs ar to sastāvu brīvu varējām spēlēt 1. līgā. Ņemot vērā, ja mēs ņemam tīri tā skatoties, mēs uzvarējām aizkrauklu. Aizkrauklu tagad bija 2. vieta regulārajā. Pienākuši 2, maks 3 spēlētāji klāt. Tā kā mums vienkārši neļaut spēlēt. Ja nemaldos baložiem,
kad tak viņiem nebija kaut kāda līdzīga situācija. Nu jā, Baloži, kad Baloži uztaisīja komandu, viņi gribēja uzreiz ielikt pirmajā līgā. Viņiem neļāva, viņi vinnēja otro līgu, un tad viņi tika pirmajā līgā. Jā. Tā kā jā. Nu, tu saki, ka kurš varētu labāk noturēties virslīgā, bet tev pēc pieredzes, nu, kas ir tās lietas, ieejot no pirmās līgas uz virslīgu? Kas ir tās lietas, pa kurām tu pabrīdinātu komandas, lai nebūtu tādas, tu tiec virslīgā un uzreiz izsūta tev ārā. Nu, kas ir tās lietas, kas komandai jāsaprot pirms sāc to sezonu, lai tiešām paliktu tajā līgā? Nu, kā jau iepriekš arī minēju, sastāvs, viennozīmīgs sastāvs. Jo tev ir jāapzinās, kas tev ir sastāvā, ņemot labi Bauskas gadījumu, Kuršu gadījumu. Viņi visu laiku gandrīz spēlē ar vienu un to pašu sastāvu. Bet ja mēs ņemam tagad to, ka Ogri uzvar, nu, tur vairāk spēlētāji gribētu teikt, ka nespēlēs virslīgā. Nu, man tā liekas, varbūt tas kļūdos. Tas ir primārais, ko es skatītos, tas ir sastāvs. Jo arī pēc pieredzes zinu, kad ir tā bijis, kad mēs atceros otro līgu vinnējām ar SC Mēmeli un bija iedota iespēja tikt pirmajā līgā. Bet visi, protams, gribēja, bet jāsaprot to, ka, piemēram, top 3, top 4 skoreri nespēlēs pirmajā līgā. Tad vajag aizdomāties, vai tu vispār esi spējīgs tajā pirmajā līgā spēlēt. Un, ja tev pa lielam līderi iet projām, tad, beigās tev no tās sezonas nekāds kaivs nebūs, ka tu visu laiku zaudēs. Un tā beigās arī bija, kad ielec pirmajā līgā un beigās 0-15 bez mazāk katru spēli, un tad no tā florbola tu negūsti baudu. Tāpēc tas ir viens no primārākiem. Protams, ja tev viss sastāvs paliek, te jau tev atliek tikai trenēties un gatavoties vienkārši ātrākam florbolam. Tas ir arī viss. Kas, domā, ir tie galvenie iemesli, kāpēc tie džeki negrib spēlēt? Nu, labi, viens ir viņi, varbūt tas līmenis liekas pa augstu ir, bet tu pats arī esi gatavs uzspēlēt vēl virslīgā. Zinu, ka ir labi, es esmu gatavs, jo to pa lielam to komandu es vadīju un sapratu, ka es aizbraucu to treniņu un es viņu novadu un tad es arī esmu tur. Bet viens no galvenajiem faktoriem, kad, lai labi sev parādītu un lai būtu tiešām labs, tev ir jāvēlta nenormāli daudz. Kā jau tu teici, laba komanda tiešām trenējās 4-5 reizes nedēļā. Un tagad visiem, kuriem ir jau bērni, ģimenes izveidots un vispārējais, nav gatavi viņi tik daudz laika veltīt, lai spēlētu virslīgā, jo tajās komandās, kurās nav, piemēram, kā Irlava, Bauska, bāz gribētu teikt arī, ka Sāc, tajās, kurās nav šīs konkurences, atbrauc vienu treniņu, pamētā, tu vari uzspēlēt, bet tu paliksi turpat, kur tu esi visu laiku apakšā. Bet, ja tu gribi atkal spēlēt virslīgā, kas jau ir top 4 cienīga komanda, tev ir nenormāli daudz laika jāvelc. Un es domāju, ka daudz tam nav gatavu. Jā, es mēģinu saprast, kā to varētu apvienot. Jā, labi, ir tie... Apvienot? Jā, teiksim, kā es uzbūvētu komandu, ja es esmu kaut kādā 8. vietā, piemēram, es esmu Irlava. Un, labi, es esmu tuvāk geogrāfiski, jūs varat izbraukāt tur visi tie ogas džeki, jā, pieņemsim. Jā. Es kaut kā mēģinātu tos jauniešus paturēt, būvēt tās mājas tā, ka ir tie skrējēji, ja, tie jaunie, bet katrā mājā ir 2 vai 1 to veco. Un kaut kā mēģināt būvēt un pasniegt to procesu gan tiem jauniem, gan vecajiem bišķi atsevišķi, bet tā, lai tā komanda būvējās, jā, mēs saprotam, ka tu gribi baudīt, tev nav jātrenējās katru dienu. Bet mēs tavu spējas novērtējam, ja tu respektēsi mūsu tajos treniņos, ka tu esi un spēļu laikā. Un beigās tas viss process būs daudz baudāmāks, jo tu spēlē augstākā līmenī. Tu zini, ka tev ir sava loma. Labi, tu tur nevari varbūt būt galvenais līderis, jo tu neesi treniņos visos, bet ja to kaut kā pasniegt, man liekas, ir iespējams, ka tā komanda var būt labi, nebūs top 4, bet viņa var būt top 7. Un mēs zinām, ka Lielvārdas stāsts, viņi 8. vietas tika uz finālu. Tev jāuzvar
tikai 8 spēles, vai pat 4 spēles, un tu jau esi arēnā, principā. Tu jau Bet esi arēnā. Tā kā Bet, padomā tādā konceptā, kad, Nē, saproti, kas ir pirmās problēmas pie šāda te, piemēram, izkārtojuma, kā tikko minēji. Tie jaunieši, viņi sāks domāt, kāpēc viņš var atbraukt uz vienu treniņu, bet man ir jābrauc 5 reizes vai 4 reizes. Kāpēc viņš var tā, bet es tā nevaru? Un sāksies viss šitās te problēmas. Saprot, nav tik viegli. Ar viņiem nav tik viegli. Jo sākās šis te dalīšanas, cik katrs ir izdarījis, cik katrs ir ieguldījis. Nē, nevar būt 4, es teiktu, jābūt 2 treniņiem, to jāatrod laiks. Stabili, jā. Jā. Piemēram, mums klasikā ir arī 2 treniņi nedēļā kopā, bet tad arī daudz individuāli treniņi. Okay. Un tas, principā, tas pats princips ir. Tikai tu to individuālajos treniņos līdz tiem pāriem džekiem pateikt, jums vēl vajag attīstīties tie džeki, tur var 2 treniņus notrenēties, un labi, varbūt viņi tur uz džimu aiziet vai kaut ko vai viņi to pašu padelu uzspēlē, viņi jau uztur sev formā. Bet jūs jaunie, ja jūs gribat nākotnēs pacelt šo komandu augstāk, mēs netiksim tālāk ar tiem vecajiem. Bet jūs varat būt tie džeki, kas varat mācīties no tiem vecajiem to pieredzi un tās spējas laukuma izpratni, ko tu saki. Jā. Un tajā pašā laikā būt labāki. Bet ja paliek tikai jaunie, viņi paši netiks uz to augšu. Nekādīgi. Šeit es zinu, kas ir. Šeit ir jābūt ļoti labam psihologam. Zini, kādēļ? Tikai tādēļ, Trenera kvalitāte, jā. Jā, tikai tādēļ, kad tev ir tagad jāpastāst, ka tas ir ilgtermiņa projekts. Bet kas ir lielākā problēma, kad daudz negrib veidot to ilgtermiņu projektu. Saprot, viņi grib tagad, tūlīt un viss. Kāds vēl 3-4 gadi, es nezinu, ko es nākamgad darīšu no sērijas. Tur ir tās. Es ceru, ka kāds man ieklausīsies. Es ļoti ceru. Ir tikpat delusional kā es, un tu izveidos kaut kādu super leģendu komandu ar jauniem un vienkārši iest cauri līgai. Nē, zini ko? Tev vienkārši jāatgriežas Latvijā, un es ticu, ka tev sanāks. Jā. Es ticu, ka tev sanāks. Es vienkārši varbūt esmu tik pesimists, jo es saskāries ar tādām problēmām. Un, nezinu, varbūt nemācēju atrisināt vai vēl kaut kā, bet tādam enerģiskam kā tu, es ticu, un tev ir jābrauc un jāuzstāj šī te komanda. Bet arī saproti vienu lietu, ka viss jau ir atkarīgs arī no pašu cilvēku. Es domāju, ka daudz jauniešu gribētu spēlēt komandā, kuru Pēters Strekšs vada. Tā kā tas ar daudz ko dod. Aizdomājies. Jā, tas ir 10 gadus plāns kaut kāds, jā. Jā, droši. Nē, ir dažreiz varbūt latviešu kaut kāds tas realisms, pesimisms ir jūtams bieži arī aizdot uz Latviju. Tas ir nāk kaut kā ārā. Es aizbraucu kaut ko tur entuziastisku stāstu, un es saprotu, ka visi neuztver to tādā veidā, kā es to skatos. Bet, kaut kā mums jāmēģina pozitīvākiem būt. Nē, protams, es tev pilnīgi piekrītu, bet galvenais jau gribētos, lai šo visi jaunieši sadzird. Jaunieši sadzird un plus vēl aizdomājās pie šīm te niansēm, ka viņas tiešām ļoti, ļoti svarīgas. Jā, labi, tad ķeramies klāt pie virslīgas. Kādas tev domas par šo sezonu? Tā kā ceturtdaļa fināla norit jau pilnā spārā. 2 pusfinālisti jau gatavi. Tošien visi bija noprognozējuši. Es domāju, Tāls sērija pret Valmieru ir tāds pārsteigums lielākais. Un varbūt tev prognozes par to, kā tur beigsies un kā Ķekavā beigsies ar Lekriņu. Ir tā, ka Tāls man nošokēja, bet laikam tikai tādēļ viņiem tā sērija, jo būsim reāli, viņiem izkrita Tiltiņš, arī labs ātrs spēlētājs un viens no līderiem ir Ralfs, cik es redzēju, kad nebija. Tā kā tagad Ralfs ir atpakaļ, pasties, uzvar ļoti svarīgi, uzvari kabatā. Bet es domāju, ka viņiem ir forši, es jau gaidu, ja godīgi no šīm divām komandām, no 2 sērijām, kad kādā būs 7. spēle un varēs aizbraukt, pabaudīt to 7. spēli. Bet es domāju, ka Talsī tiks galā, patīk tā viņu
Viņi tad mierīgi liekas. Viņi vispār bez panikas. Man patīk, kāda raitums tur floorball ir atnesis, un es domāju, ka tur viss sakārtos. Galvenais ir tas spēles sākums, manuprāt. Ja Valmiera varētu būt tā, kas varētu vairāk uztraukties, kaut kādā ziņā palikt kaut kādā agresīvāki, viņas vieglāk būtu izsist no spēles, tad Talsi, man liekas, arī savā ziņā pie tā -2 viņi tur varētu noņemt vārdsargu un izlīdzināt. Tāpēc es domāju, ka tur viennozīmīgi gribētu teikt, ka Talsi paņems sēriju. Kādā rezultātā 4-2 vai 7 spēļu, to es nezinu, bet es domāju, ka Talsi tiks tālāk. Kāds tev skatījums uz Valmieras taviem audzēkņiem? Jums ir labas attiecības bija trenēšanas laikā vai kā tas viss beidzās? Nu, ir tā, ka provokatīvs jautājums. Nu, ir tā, ka vienu cilvēku es saprotu, otru cilvēku es vienkārši nesaprotu. Nu, es saprotu viennozīmīgi Matīs Bauskā trenējās vasarā pilnīgi, gan, man liekas, uz visiem fiziskajiem treniņiem bijis, uz visiem nulles treniņiem. Viņš tiešām atdeva visu ar cerību, ka kaut kas beigās sanāks, bet tomēr kaut kas nesagāja. Un es viņu saprotu, ir tāpēc, ka jauns, viņš grib izbaudīt to floorballu un grib varbūt beidzot arī izbaudīt savā ziņā play-offā spēlēt. Tāpēc viņa aiziešana tajā noteiktajā situācijā, protams, ir sāpīgi, bet tajā pašā brīdī saprotoši, jo esmu arī bijis viņa vietā, esmu gājis projām un spēlējis citās komandās, un tāpēc sapratu viņu. Bet jautājums par Akmentiņu, nu, manuprāt, viņš vienkārši bija atnācis uz Bausku, tīri nosist laiku, un jau pirms sezonas jau palielam zināja, ka viņš tālāk ies projām. Tas man neliekās diezgan pareizi un loģiski. Tāpēc jā. Ok. Interesanti. Jā, nu, to jau redzēs. Cik es skatījos, Akmentiņš diezgan lielu lomu tur ir iegūs, jo viņš jau ir spēlējis, visi viņi tur zina, bet atkal Matīs tur lēkā. Viņiem tā sistēma arī forša, kad ir šī te konkurence un palielam, ja tu kļūdies un krīt lejā. Tāpēc es Matīsu, es varbūt neesmu tik daudz spēles redzējis, varbūt 2. Vienā, kur viņš bija pirmajā maiņā, otrais viņu neredzēja pat laukumā. Tāpēc jā, es nezinu, kādu viņam tur tā loma. Es tikai esmu redzējis to, ka Akmentiņš diezgan lielu lomu spēlē viņiem tur aizsardzībā. Mans mājas rodās runāja par Matīsu, jo pirmais treniņš, ko viņš aizvadīja šogad Valmierā, vai tas jau bija decembrī, bija treniņš, kurā es biju aizbraucis pie Valmieras, paciemoties uz vienu treniņu. Jā. Un viņš ieradās ar nokavēšanos. Viņam bija, viņš spēlēja ārā pa vienu Nike kaut kādiem, Jordaniem. Garajās biksēs, tas bija tāds amizants moments. Viņam negāja tur treniņā loģiski, ka viņš bija tikko atbraucis, es nezinu, bija tāda, vai viņam bija skola vai kas, bet bija rēcīga situācija. Šitas būs jāpajautā. Bet nē, izskatos centīgs džeks un cerams izdosies viņam arī pierādīt sevi. Nostiprināties virslīgā. Kas mums vēl palicis? Kas par to sēriju? Jā, sērija, Ķekava Lekrings. Šeit gan es gaidu 7 spēles, es tā domāju. Diezgan interesanti. Ķekava nošakēja iepriekšējā spēlē. Nevis pēdējā, bet kas bija pirms pēdējā. Ja nemaldos, cik bija? 12-1? Kaut kas tāds. Jā, tas man ļoti nošakēja. Ir bijis tā, ka ir ciešas spēles, tad ir 2 spēles, kur Lekrings vienu sagrāva un vienu Ķekava sagrāva. Jā. Savukārt Lekringā viņiem tur ir abas interesantas bijušas, man liekas, bet savukārt Ķekavā, jā. Grūti pateikt, man vairāk bija šī nošakē, kā jau mēs arī, man liekas, toreiz tikāmies un es runāju, Lekrings šokē. Man liekas, ka viņiem it kā tas uz papīra tas sastāvs ir zolīts, bet it kā treneri arī labi ir. Pat tiem nav divu domu, jā. Tāpēc grūti, mēs arī visu runājam par viņiem un nevaram saprast, kas īsti tur
kas traucē viņiem, jā. Nu, nezinu, ķekau jauni. Es domāju, jauni, azartiski, es domāju, ļoti trenējās, cik es esmu dzirdējis, cik zinu. Es domāju, ka būs labs duelis, bet kas tiks tālāk, grūti pateikt. Nu, pagaidām izskatās vairāk uz ķekavas lieku. Labi, uz papīra, kuri labāk ir sastāvziņā? Sastāvziņā? Jā. Nu, es gribētu teikt, ka Lekrings. Treneru korpus? Nu, es domāju, ka viennozīmīgi pieredze. Laiviņš. Sastāvs, jā. Ko vēl tikko tu minēji? Mentalitāte, kurai komandai labāk? Gribētu teikt, ka ķekavai. Fiziski, tavuprāt, kur ir gatavāki? Es domāju, ka arī ķekā. Bet sastāvu garums varbūt Lekringam lielāks ir. Ja tur izlīdzinās. Jā. Nē, es domāju, ka Lekrings ir sastāvu gados vecā komanda. Bet sastāvu garums, nu tā kā soliņa garums. Soliņa garums. Nu, ķekavai ir arī diezgan, es gribētu teikt. Tu gribētu teikt, ka Lekringam ir garāks soliņš? Nu, Pareizi sapratu? dzirdēju kaut kādas traumas, nav viņiem gadījumā? Vai tagad ķekavai pēc pēdējās spēles? Es neesmu dzirdējis. Bet man liekas, ka ķekavai ļoti garš soliņš ir. Ņemot vērā to, ka, ja nemaldos, viņiem pat rotē spēlētāji no pirmās līgas. Un pieredze ziņā, gribētu teikt, Lekringam arī ir. Lekrings. Un tad Lekringam ir jāuzvar. Ja mēs tā skatāmies, tad jā, bet redz, ka tie jaunie neļauj. Jaunie neļauj tik viegli, bet... Vai tad tomēr beigās play-offos tā mentalitāte ir daudz svaras augstāk par pārējām lietām? Bet laikam tā arī gribētu teikt, ka tas ir diezgan liela atslēga tā mentalitāte. Ļoti liela. Lielvārdas stāsts arī to pierāda. Jā. Un tad es teiktu, Ulbrukai, viņi nav slikta mentāli, bet viņi vienkārši tik daudz labāka komanda par pārējām bijusi, kad tur vienkārši spēju lielums ir pārāk augsts. Tāpēc viņi arī uzvarējuši pēdējos 2 turnīrus. Pēdējos 2 čempionātus. Sabraukums maziņos sabraukums. Bet, es domāju, ka šogad nekas nemainīsies. Tad Masters pusfinālā uzvar, ko viņi ņems? Valmieras pāri, Tāls un Valmieras? Man ļoti labi patika, ja nemaldos, Rolands stāstīja, kā viņi izvēlās. Tu klausies mūs? Bet, protams, jā, man ļoti patika. Un diezgan interesanti bija, teikšu, kā ir, kad viņi neņem, varbūt nosacīt vājākos pretiniekus, bet viņi paņem ar domu, lai viņiem jau tajā ceturtdaļfinālā liekas, ka viņi spēlē play-offā. Un diezgan gudri. Es teikšu, godīgs nebija pat tā aizdomājis, bet liek diezgan aizdomāties, kad ir tāds vēl sīkāks nianses, ko mēs arī redzējām. Lielvārdi ļoti labi noorganizēja, pareizāk sakot, šo te play-offu. Viņiem vienmēr šie šovi ir, un es domāju, kad jā. Ko tagad Lielvārdi? Tagad atbildēšu savu jautājumu, ko tagad Lielvārdi? Ko tagad Ulbruk izvēlēsies? Ja Valmiera tiek, tad es domāju 100% Valmiera. Labākā arēna Latvijā. Jā, viņiem tiešām, viņi arī top 2 Lekrings arī turpat. Jā, es saku, ja tiek no šitām visām 4, kas ir, ja tiek Valmiera, tad Valmiera. Ja netiek Valmiera, tad gribētu teikt, ka Lekrings. Kaut kas tāds. Ja netiek Lekrings un Valmiera, ķekava vai Tāls? Ķekava? Kaut arī viņi varētu paņemt Tāls, jo Tālsiem ļoti īsts soliņš. Viņi reāli 2 maiņās spēlēja pēdējās, vismaz 3. spēli noteikti. Jā, tad es varētu domāt, gribētu teikt, ka Rolands arī pats izstāstīja, kad Tāls nevar atrast atslēgu, kā viņus apturēt, bet viņi ir atraduši, tāpēc es domāju, ka ķekā būtu pēdējais, ko viņi paņemt. Es kaut kā gribu piekrist, jā, kad Tālsiem viņi vienkārši skriet pāri. Ja arī viņi zaudētu to spēli, tā kā kādā brīdī nebūtu tā, ka viņi 4-0 uzvarētu teikt, bet... Jā.
sērijas garumā viņi vienkārši fiziski, ja turpināt spēlēt savu spēli, nu, tur nav variantu. Es arī teiktu, nu, un tad finālā Rubene. Tu jau Rubenes ielēc finālā. Tu teiktu, ka... Viltīgi! Okay. Viltīgi! Ok. Jā. Nu, labi, kura no tām komandām varētu uzvarēt Rubeni, tavuprāt? Kura ir tā kā viss? Nu, Leikrings, Talsi, Ķekava vai Malmiera? Kura ir? Tals vai ķekam? Tals vai Leikrings ķekam? nevar. Kaut arī pasties Valmieras, viņiem tas vidzemes derbijs. Es gribētu teikt, ka viņiem vienmēr ir interesants viņš. Leikrings? Es viņu spēles neatceros, bet man liekas, ka viņiem... 11-0 viena bija. Trepšam sausā spēle pirmā karjeras. Cēsīs okay. 11-0. Cēsīs vēl. Spēcīgi. Bet tur gan grūti ir. Es gribētu, lai kāds aptur. Tu gribētu. Tu tikko parakstīji savu komentāru, lai es vienkārši rakstus no rubeniešiem. Nu, nē. Bet, nu, nezinu. Nu, man nevis es gribētu, es nepareiz izteicu. Tev nepatīk Rubene? Patīk. Veids. Kas tev ir pret Rubeni, vecīt? Nu, nē, no tām 4, no tām atlikušām komandām. Tu saki, ka Rubeni zaudētu ikvienai, principā. Nu, nē, es nesaku, ka zaudētu. Bet tu gribi, lai zaudētu. Varbūt. Kāpēc tu negribi redzēt? Es nezinu, Tu negribi, lai Rubeni uzvar tā kā titulu, vai... Neuzvarēs. Es saku, ka neuzvarēs. Varbūt es viņiem iedošu šeit motivāciju, bet neuzvarēs. Nu, es saku, ka Ulbruk pacels kausu. Ok. Tu saki, ka nevienam nav variantu pret Ulbruku. Nē. Bet ja būtu viena no tā komandām finālā, viena spēle, kurai tu dod vislielākās cerības uzvarēt to vienu spēli? Kurai es dotu vislielākās cerības? Mēs pārāk daudz šajā vienā tematā esam aizgājuši, bet, nu... Nenormāli, bet tu esi iespiedz. Ejam līdz galam. Es jau jūtu, ka man raksta visi, ka ko tu te vienkārši pļāpā, kad sūdi. Bet, nu nē, gan jau ir tā Rubeni, kas varētu aizķerties, bet man liekas, ka viņi paklūps pusfinālā kaut kam, bet viņi paklūps. Man tā gribētos teikt. Bet pret Masters viņi būtu labākā komanda. Nu jā. Nu teorētiski, ja mēs tā skatāmies... Tad jau mēs gribam, lai fināls ir interesantākais, tad mums vajag Rubeni finālā. Nē, es vienkārši gribu, lai Masters paceļ. Tev baila, ka Rubeni uzvarēs, tāpēc tu negribu, lai Rubeni tagad līdz finālā. Nē, tu beidz izprovocēt. Nu nē, es domāju, kad pusfinālā kaut kur aizķersies. Labi, kurš bija sezonas labākais spēlētājs? Sezonas labākais spēlētājs. Nu, tā jau es teiktu Rolands, bet Rolands vispār nav spēlējis. Bez draugu kaut kādā. Jā, draugi. Nu, es domāju, ka viennozīmīgi neapturamais Tiltiņš. Ok. Viennozīmīgi. Kāpēc tik viennozīmīgi? Nu, nezinu, te pavērojot tās play-offin spēles, nu, netiek neviens ar viņu galā. Nu, tā kā Redzēs, kā būs pret labākiem pretiniekiem. Ko? Tad tu gribi pateikt, ka viņiem pretinieki nav vispār, ja? Bijuši. Nu, pagaidām, acīm redzami nav bijuši, ja viņš tā dominē. Es saku, varbūt būs labāki pretinieki. Redzēsim. Bet tu jau prasi sezonas griezumā, nevis tieši play-offā. Nu, tu pieminēji vienkārši play-offs tagad. Jā. Sezonas griezumā viņš nebija tik labs, viņš bija traumēts vēl kādu laiku. Nu, jā. No sezonas griezumā mums... Saka no Regaus, ka viņš ir tā kā izteikti labāks. Nu, es gribētu, manās acīs es gribētu teikt, ka viņš ir labāks. Protams, nenoliedzot, ka Regaus ir ļoti meistarīgs spēlētājs, bet es lieku Tiltiņu augstāk. Ok. Nu, varbūt tev kāds jautājums man ir, pirms mēs beidzam. Tev jautājums? Kurš ir tavā skatījumā labākais spēlētājs? Nu, man viņi līdzīgi ļoti ir, abi divi. Bet, es teiktu, ka viņi ir labākie, jā. No.
Kuri tie ir? Regulārajā sezonā es dotu MVP Legolskim, Okay. bet šobrīd play-offos es dotu MVP Tiltiņam loģiski. Nu, jā. Tagad viegli spriest ir, bet Jā. Labi, un tad jautājums, kā tu domā, kas pacels kausu? Masters. Nav variantu. Tomēr, ja? Es gribētu Labi, redzēt droši vien labāko spēli, es nezinu. Es Lakers gribu redzēt finālā, Lakers uzvarēs, protams, bet ja būšu realistiskais latvietis, tad Masters pārāk labi. Viņiem ir ļoti gudrs treneris, viņi strādā ļoti pareizi. Dažreiz varbūt kaut kādas nestabilas lietas ir tajā spēlē, viņi mēdz aizpeldēt varbūt kādreiz, bet tur ir cilvēki apkārt pietiekami gudri gan laukumā, gan apkomanda, kas ieliks pareizajā sliedēs apakaļ ātri vien, un tur sastāv garums ir pārāk liels. Viņiem uz soliņa reāli sēž vienkārši goli. Spilbergs nespēlē, Leksis paņēma 2+10, Spilbergs iznāk laukumā 3 minūtēs 2 vārti. Vienkārši. Tā kā tur ir... Katrs arī iemest. Labi, vēl viens jautājums. Kāds ir tavs top 4 sarindos secībā? Tā kā pēc spēka komandas? Nē, kā būs? Kā tu prognozēji? 1, 2, 3, 4 vietu. Masters... Es teiktu, ka Valmiera varbūt uzvarēs Talsus, tāpēc no tām abām komandām es neņemšu nevienu. Okay. Otrajā vietā. Es domāju, Rubena ir pelnījusi, ka es viņus atzīstu finālā. Tagad pateicu, lai tevi neapēd skatītāji. Nē, man liekas, viņi grūti spriest. Tagad play-offā viņam nav bijuši pretinieki arī. Tagad. Jā. Tur tāds. Es teiktu, Lakers viņu varētu uzvarēt vieglāk nekā Ķekava. Ķekava tāds dark horse, manuprāt, ir, kurš varētu būt finālā. Bet es teiktu, otrajā Rubene. Un tad ir... Lakers paņems beigās to Ķekavu. Tāpēc Rubene arī tiks tālāk. Un tad Lakersam 3. vieta. Talsiem vai Valmierai zaudējums pa 3. vietu. Okay. Valmiera būs motivēta uzvarēt 3. vietu, bet viņi... Bet viņi nekad neuzvar arēnā, un Talsiem vairs nebūs, man liekas, tā motivācija to 3. vietu uzvarēt, un kā arī tas sastāv garums. Ok, interesanti, ok. Es jau neko tādu jau nepateicu, man liekas, tur tā. Viss pašaprot. Jā, par izvairījies. Dziļi sirdīgi, jau domā savā. Es jau esmu analītiķis pēc cipariem, nevis. Labi, es tev piedāvāju, mēs varētu uztaisīt... Varētu beigt. Arī jā, bet uz beigām varētu, man patīk derības. Derības. Jā. Es nebūšu arēnā, visticamāk, es ceru, ka man būs spēles, tā kā mēs nevaram tur uz aliņiem derēt vai sulām kaut kādām. Nē, kaut ko mēs varam izdomāt, bet diezgan labs jautājums bija, kas ko izvēlēsies. Un mēs varētu derēt, un kurš uzminēs, kas ko izvēlēsies. Es saku, kad... man tagad grūti ir tā pateikt, bet es saku, ka Ulbroka izvēlēsies. Tu teici Valmiera, pēc tam jā, Lakeringu. Divas tu tikai. Jā, Valmiera vai Lakerings. To pāri. Bet, nē, tu teici Valmiera, Lakerings, un ja viņa nē, tad Tals vai Ķekava. Nē, bet tev ir jāpasaka tikai tā kā vienu, no kura pāra. Kā tu domā? Vai kā lai Tur jau ir atkarīgs, kurš uzvarēs. Tas īstenībā, jā, baigi sarežģīti, bet varam uztaisīt. Ko tu domā, piemēram, kas paņemtu Rubenu? Bet viņiem nebūs pirmā izvēle. Viņiem nebūs, jā, viņi nepaņems pareizi. Es nezinu, es mēģinu to palīdzēt, bet es nezinu, ko tu mēģini. Es pats apjukas, man jau te kārstiem ir.
Labi, Karoči, labi, to izdomāsim privāti. izdomāsim darīt. Es saprotu, ka mēs tev varam aicināt uz vairāk šoviem, un tev patīk runāt. Tā kā, Nē, man runāt patīk, jā. Šādi te brīvi runāt patīk, droši. jā, cilvēki jau sen izslēguši visi ārā šo podkāstu. Bet viss kārtībā. Tie, kas vēl skatās, paldies par atbalstu. Turpiniet spiest laiku, abonējiet, aiziet piesakot Aivim Instagramā. Viņam varbūt drīz jaunas bildes būs ar varbūt kaut pārsteigumu dzīves. Jā, Tā kā varbūt. novēlu tev foršu starpsezonu. Atceries, ka florbols ir foršs. Neizmirst florbolu. Ja arī tur neesi Jā. aktīvs, tur tad atceries, jā, un tiekamies nākamā sezonā kaut kādā brīdī. Jā, super. Paldies, ka uzaicināji. Jā, kā jau pats minēju. Ja nespēlēšu, tad būs arī jāsāk taisīt kādu podkāstu. Mums vajag palīgs. Mums ne palīgs, bet konkurence mums vajag. Citādi nav motivācija palikt tiem labākiem. Jā. Tā kā jā, visiem paldies par skatījumu un paldies, Pēter, kad uzaicināji. Super. Čau! Viss, davai, čau!